Gandrīz katrs dzīvnieks prot peldēt jau no dzimšanas, taču kā padarīt šo nodarbi pēc iespējas drošāku? Lai arī lielākoties Latvijas publiskajās peldvietās atrasties ar suni ir aizliegts, daudz viet pasaulē neatņemama pludmales sastāvdaļa karstajās vasarās ir glābēji. Glābēji, kuri strādā komandā ar suni. Kur ir galvenā atšķirība, kad strādā kopā ar suni? Suns tajā brīdī, kad piepeld klāt pie slīcēja, kurš ir izmisumā, tajā brīdī slīcējs nemetās varbūt virsū šim glābējam. Tā pašā laikā suns arī var ļoti daudz palīdzēt glābējam. Tikmēr, kamēr glābi cilvēku, atvilkt laivu, pienest airi, lēkt no augstiem attālumiem, lēkt no kuģa ārā. Sunim arī ir instinkts, kad viņš attiecīgā brīdī var nofiksēt, kurš no cilvēkiem ir pirmais jāglābi. Tajā brīdī, ja ir 3 slīcēji vienlaicīgi vai, piemēram, laiva apgāžās, tad suns var tikmēr jau glābt 1, 2 un 3. Un principā suns ir kompanjons un asistents glābējam. Arī Latvijā ņūfaundlendiešu, labradoru un retrīveru saimnieki apvienojušies, lai apmācītu savus dzīvniekus glābšanas darbam uz ūdens. Turklāt jauki pavadītu laiku kopā ar saviem suņiem un līdzīgi domājošajiem. Suns ir kompanjons cilvēkam glābējam uz ūdens. Un galvenais, ko sunim iemāca, ir peldot uz ūdens, ir glābt pareizi. Lai tajā brīdī, kad suns metās ūdeni un saprot, ka viņam kaut kā ir jāpalīdz cilvēkam, lai viņš nevis ar cepām saskrāpē cilvēku vai satraumē, vai pats nepareizi varbūt tajā brīdī rīkojas, vai rīkojās vienkārši paša vadīts, bet lai viņš būtu vadāms, lai tajā brīdī, kad ir nepieciešami palīdzēt, tad arī viņu sūtītu palīdzēt, lai viņš turpinātu glābt cilvēku tikmēr, kamēr cilvēks viņam vai nu pieķerās, vai tad, ja viņš ir bezsamaņā, lai tajā brīdī viņš viņu pareizi paņemtu, lai nesatraumējot cilvēku nepārāk stipri. Tā kā tās ir tās būtiskākās lietas, glābt pareizi. Apmācīts suns nekad nemetīsies ūdenī, lai pār visām varēm izvilktu bērnus vai cilvēkus, kuri ūdenī spēlē bumbu, spiedzais prieka vai vienkārši peldas. Bet ja gadās nonākt nepatīkamā situācijā un pēdējiem elpas vilcieniem cīnāties par savu dzīvību un jūtat, ka jums palīgā atsteidzies suns, droši tam ķerieties klāt. Principā šie suņi ir apmācīti pie tā, ka viņam var ķerties jebkur klāt. Tāpēc viņi arī laicīgi, jo viņi ir socializēti, ka viņiem principā viņi pierod pie jebkuras vietas, kur viņiem pieķerās. Bet tajā pašā laikā, protams, visvieglāk gan sunim glābt, gan arī pašu suni. Parasti arī tāpēc glābšanas darbos apmācību laikā viņi visi ir ar glābšanas vestēm. Ķerties jebkurā vietā pie glābšanas vestes. Ja nav vesti, tad pie muguras, pie astes, pie jebkuras vietas spalvā var droši ķerties, jo viņi tam ir apmācīti un gatavi. Iemācīt peldēt un atbilstoši rīkoties piepeldot cilvēkam klāt var apmācīt jebkura šķirnes suni, bet īpaši piemēroti gan pēc ķermeņa uzbūves, gan pēc rakstura un instinktiem ir tieši ņūfaundlendieši, labradori un retrīveri. Ņūfaundlendi, kas jau vēsturiski ir glābēji uz ūdens, kuriem ir peldplēvis starp pirkstiem, kas ar savu lielo masu var izvilkt pat laivu, kurā ir vairāki cilvēki iekšā. Un viņam pat ķepa tajā brīdī, kad viņš peld zem ūdens, viņam ir paralēli mugurai, viņam ķepas vēziens ir tik spēcīgs, ka viņš ar savu spēku un masu var izvilkt ārā, gan neatkarīgi no lieluma cilvēku. Baudiet ūdens priekus atbildīgi.